Šovakar ir muzeja nakts, un mēs esam ieradušies Rotko centrā. Gribam zināt, ko domā cilvēki par šiem svētkiem. La 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 la. Gonga gonga gong gong. Gonga gonga gong gong gonga gong 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 gong. Gonga gonga gong gong. Gonga gonga gong gong. Gonga gonga gong gong gonga gong 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 gong. Gonga gonga gong gong. Sakiet, lūdzu, vai jūs zināt, kāds temats šogad ir muzeja naktī? Nē, nav jautājums. Es gan zinu. Temats durvis. Ar Rotko centrā kaut reiz esi bijis? Jā. Uz to lietu aizgāju? Nu, nē. Aizgāju paskatīties uz zīmēm, ja? Uz zīmēm, uz gleznām! Šovakar var vākt zīmociņus, un vēlāk, ja jūs apmeklējat visas vietas, kur notiek muzeja naktis, jums ir iespēja laimēt, laikam, braucienu uz Havaju salām. Just pop it in. Gonga gonga gong gong. Saki, kas tavuprāt vispār? Kāda ir nozīme muzeja naktī? Muzeja naktī nozīme, ka cilvēkiem ir iemesls un motivācija atnākt apskatīties objektus, ko viņi nav redzējuši, pat būt muzejos, kurus viņi nav redzējuši, uzzināt kaut ko jaunu vai varbūt neuzzināt, bet ieraudzīt, ka viņi tur var kaut ko uzzināt, un tad viņi, baigi interesanti šitais, es tad atnākšu vēlāk varbūt. Vai muzeja naktīm ir jābūt? Protams, ir jābūt, jo, kā jūs redzat, interese ir liela no cilvēku puses, un tas noteikti ir pasākums, kas ieinteresē, un kurš jau notiek vairākus gadus, un līdz ar to, protams, es domāju, ka tas ir pasākums, kas Latvijā ir jau iesakņojies un paliks arī. Tad varbūt vajag veidot ne tikai naktis, bet arī rītus. Varbūt. Tā ir ideja, starp citu. Muzeju rīti. Miglā, visu. Rotko centrā esi bijis? Visur esi bijis? Pagaunā sektorā arī? Bet tur taču nelaiž. Tu zini, slepenās ejas. Nedalīsies. Braucam? Braucam. Atslēgas kur? Atslēgas kur? Atslēgas kur? Nav ne jausmas. Pie mammas palika. Ej ārā, tu stumsi, ja es braukšu. Davai. Nu? Vīrieši mūsdienās neko neprot. Labvakar! Labvakar, jā. Kā jūs jūtaties šovakar? Brīnišķīgi. Mēs tikko nesen bijām Dome, visu tur paskatījāmies, meitai bija interesanti, un tagad ienācām Tērpu muzejā. Tātad Domē arī piedalās muzeja naktī? Jā, protams, tur ļoti interesanti. Par projektiem var uzzināt, pat nofotografēties pilsētas galvas krēslā. Ja jūs vēl sēžat pie televizoriem, esat nokavējuši izstādi, un viss ir garām, bet bija fantastiski. Vienkārši fantastiski. Jau palaidēs eju. Kā redzat, muzeja naktis notiek pilnā sparā, lai visas skaistākās vietas Daugavpilī apmeklēt vajag daudz spēka. Tāpēc man ir lielisks ogļhidrātu komplekss kopā ar proteīniem dažiem, tad dažas mušiņas ir apēdīšu un došos tālāk.